Un šitos, ka es ieraugu, tā es vispār ģīpstu gar zemi. Šitādus te. Fantastika. Citā kā negrib tādus, citi grib koku, bet man nevajag nekādī caurumi, man vajag vienkārši kokā. Nu tā. Esmu Kalvis Vojcešķuks, jā. Taisu dažādas koka lietas, kastītes, spoguļus, pulksteņus, visu kaut ko gleznas un tā. Nodarbojos ar to jau 10 gadi būs tagad. Iepriekš strādāju celtniecībā, kaut kā 20 gadi. Apnika bišķiņu, meklēju sevi un atradu koku. Man liekas, ka gēni bišķiņi iesituši, jo vectēvs bija labs meistars un taisīju tādas mēbeles, un tāpēc viņi tiem prototipiem taisīju. Un tā, bet es biju maziņš, ka viņš aizgāja, tā beigi neatceros viņu. Bet tā nekādas skolas nekā man nav, sāku vienkārši un aiziet. Pirmo uztaisīju tādu beņķi, kas mums vēl bija, viņa taisītais saglabājies, sapuvis, un es viņu izjaucu, nokopēju tās detaļas visas un mēģināju. Un, protams, labāk viņu nerādīt to krēslu, bet man viņš vēl ir mājā. Un tā lēnā garā tad bildes taisīju uz kokiem, internetā jau. Visu skolu var teikt internetā, YouTube un Google un kā un viss lēnām aiziet. 10 gadi jau paskrējuši, tas daudz. Tā. Ja nepatīk, tad nav ko nemaz gramstīties. Daudz raksta, kas tad tur piemēr 2 dēļas pie spoguļa, vai ne? Un ir bijuši tādi, kas man izprašņā, kā tur tas, kā es viņu tur aizmugurē pielikšu to, spoguli un tā. Pēc tam hops, pēc 2 nedēļas viņi paši ir uztaisījuši, ieliek arī uz pārdošanu, bet nav. Tā enerģijas apmaiņa vēl, tas daudz ko dod. Ka tu, kā tu ieguldies. Un šī jāpadara interesantāk, ka tu pats apgūsti, ieguldies tajā visā darbā. Tāds stūrīši. Ja sevišķi, ja tev nav instrumenti, tagad man viss ir, kā vajag, bet sākumā vispār tur murgā bija. Bet man vajag precīzi dabūt, es tur pa 5 reizi. Un tad tā bauda, tas gandarījums. Tāpēc jau ir daudz, kas saņem pārsvarā visu, tad viņi tur raksta, tur vau. Sajūt to. Nav tā. Tas paviršais, naglām sasit, kastīt aizsūtīs jau. Paņem. Ir sevišķi tādām rotlādēm, kad ir, kur nāk kādām 3 lādēm, un augšu atverās, un tad tur raksta. Man ir aproce, tur 6 centimetri, un aproču pogas 8, un tad man 3 tauriņi, un 6 šlipses, un tur man jārēķina tie izmēri, un kurā lādē, un kādā krāsā samtu, un viss šķirēs, man patīk tāds. Tad tu ņemies tur tos milimetrus ķer, un tā, tas saņem, tas ir plauksts un priecājās. Ir sevišķi, ka tu uz vietas atdod, uz rokas kādam, ka tu redzi to sajūtu, tad super. Tas tāds vairāk kā nauda, tas tev uzreiz dodas pārvotu, pasties, ko tu esi panācis. Sākumā, ka nekā nebija, tad bija tā, kad dēļus vedu ar riteni, mašīnu nācās pārdot, un ēst vajadzēja, viss vajadzēja, un tad bija tā, pa ziemu riteni, daudz brauc garām, pīpina, zin kā. Un interesanti, kad arī tie draugi, pazīst, brauc garām un uzpīpina, nevis aizved, vai ne? Redz, ka tu tur pilna padusi un pasūtījums vedu ar tiem ar riteni. Katrā maisā pa vīna kastei uz stūres, viena kaste mugursomā, vēl paplāti aizbrauc un šitā te brauc un viss. Tāds smagi bija sākums, jā. Bet ja no 0 sāk, tad to jārēķinās. Nav 8,5, citreiz, ja gribas, braucu 11 uz darbu saucamo. Es viņu pa darbu pat nesaucu. Es nezinu kā. Nav tu, ka man tur tāds. Bieži vien līdz tur 10, 11, 2 naktī bijis 4. Norāju. Piemēram, tur pirmdienas līdz trešdienai nostrādā tā ritīgi. Un pārējot, ņem brīvu, tā laižam kaut kur atpūsties visu ģimeni. Tāds brīvais. Man vienmēr ir bijis tāds, bija tie krīzes gadi, tad man tur arī celtniecībā nometās mierā. Ielīdu kaut kādā firmā, tad es tur biju tā kā kaut kādā krātiņā tie 8,5. Mokas tās ir.
Ir kam patīk. Ir kam vajag to, ka viņam atnāk, parāda, tev tas jāizdara. Viņš zina viss, viņš aizbrauc mājās un tālāk neteikšu. Nu tā. No. Tāda brīvība tā man baigi jāsvarīgi tāda. Un šitie jau man tie tādi mīļie darbi. Tādi te visādāki. Var skrubināt tās miziņas un tas slīpēja un šitais gliemezis man nolūz nost un vesela sāpe. Bet, es pielīmēju viņu apakaļ. Viņam tur jābūt ir. Tas te galiņš. Sūniņas jāsielīmē iekšā arī tāds, ja pa gabaltu skaties, tā kā, mešs tāds domāts ar jaunaudzītēm iekšā. Šitās sūnas regulē mitrumu īstenībā, tā kā viņš paliek sauss, ja? Tad zini, kad telpā trūkst mitrumu. Jā. Interesanti. Sākumā domāju meža sūnas. Es biju mēģinājis jau kaut kāds gadus apakaļ ar meža sūnām. Beigās man te pulkstenī sametās skudras un viss, kas tur varēja samesties. Dēlīši man ir tā. Šitos atsprādzēšu vaļā. Židais man būs spogulītis. Brūnā krāsā, kur lai es viņu nolieku. Šitad es varētu nolikt. Tā. Man spoguls arī ir, bet tam es neiešu pakaļ. Ot šitā te uz metru plats. Un tik te augsts būs. Viņš gan vēl apstrādāsies tur un būs brūns. Un arī liekas sapūs koks. Kas tur? Nekas tur nav sapūs. Viss tur ir kārtībā apstrādā un tāda smuka lāde sanāks. Un re, kur ir vāciņš viņai. Viņu, ka noeļo vispār tas koks parāda struktūru. Jā, citi met krāsnī. Es neko nemetu krāsnī. Facebooks. Tas nevienu tirdziņu neesmu bijis vispār. Viss caur turieni. To lapu jau arī tur kā lieku. Un tā tos konkursus pēc konkursu. Un kā nav tie sekotāji. Tā pirmie 100, wow, un es tur taisu bildi. Paldies, jūs esat labākie un ko tur. Atceros to, jā. Man liekas, man vēl saglabājusies kaut kur beigās tā. Tur beigās ovācijas. Tagad jau ir 26,000. Tad ritenis ir aizgājis tā bumba, Tā, interesanti. Bez nekādām tādām maksas reklāmām, jā. Es laik tik lietas un viss šēro. Es jau atkodas, kā. Tur vajag, tu ieliec kaut šūpols. Vienalga, vai man tur bija tāda vīna galdiņa spraužam zemē. Un tad ieraksti. Tur ieraksti komentārā, ar kur tu labprāt sēdētu šajos krēslos vai šūpolēs un baudītu vīnu. Tad tur visi sāk tur, tos draugus komentēt. Tas algoritms uzreiz hops, tur interesants tas ieraksts un aiziet. Tagad ir tā lapa liela, tas ir baigais tāds pluss, Tu kaut ko vienalga, ko iemet, tur gribēs un viņš, aiziet. Bet tā sākumā visu kaut ko tur magnētiņas leduskapiem taisīja un zīmuļturētājs un desu tās spēlītes, kas ir ārprātā. Neko nevienam nevajag un es domāju, kā mēs vajadzīgs, viss šitais te nāk virsū. Pasēž paraudu iekšēji. Un nākamā dienā atkal es maucu, meklēju, domāju idejas un židā visu laiku. Tas sākums tāds. Un tā, jā, lēnā garā un kamēr aiziet. Nekas uzreiz nav, tas ir stabili. Tā kā tur YouTube skatījos, ka tā šitie iet tur, tā kā cepti pīrādziņi. Tad, tie ieteikumi, ko taisīt no koka, zin kā. Pilnīgs murks tas ir. Nekas tur neiet, tā kā viņi tur saka, tur tas pasakas. Pilnīgi galīgi nav tur.
Vienīgais, kas iet, nu, ja tev ir līdzekļi, ja, lieki, ja, tad jā, tu tur uztaisi un bams palaid reklāmu, ja, tur vaigot, tad jā, tad viss tur var ātri aiziet. Bet tā, ja tā kā man tur lēnā garā, jā, liekas finanses nebija, nu, tur, lai baigās reklāmas. Konkursiņiem, tad viss lēnām. Tāpat instrumenti, kamēr tur sapērk, tie jau viss taču maksā. Nu, tā neatlaidība jau ir tas pamats. Tāds nenolaist rokas un tā neiegrimt kaut kādos šitajos te, ka nesanāk un tā. Uz arī bijis, nu, kad nepērk, kad tās krīzes, kad tie vīrusiņi te visādi jābija, vai ne? Cilvēki uzreiz tādi hops, vai ne? Savelk siksniņu, to maciņu noliek, nu, tā vairs nesūta. Un tagad arī vispār baigi jūt, kad, ja nav lieta praktiska, ja, kaut kāda, ja, nu, tā, nu, es varu iztikt, ja, nu, tāds dēlīts, nu. Viņš tīri tādā līmenī kaut ko dod, jā, tu tur pasties, jā, skaidrs, jā, būs smaids un tā. Bet ja nav tur, kad es tur varu rotas nolikt, pulksteņus vai paplāti, ja, ka mēs viņu izmantošu, tad jā, agrāk visu tur pēc kārtas tur, nu, ņēma. Pēc šitiem vīrusiņiem tad tā cilvēki bailīgāk palikušie. Jo tos tirdziņus negribēja jau no paša sākuma, nu tā. Tā, nu, es nezinu, visu tā braukāšana, tu tur sametās, tur kastes un ko. Tā mašīnā, ja tu tur brauc uz to tirdziņu, ja. Tur visi tie galdi, tur telts. Un aizbrauc tur un, hejā, tur uznāk mākonis, sāk gāzt, ja. 5 tie cilvēki noiet garām, tev gar galdiņu, tie paši tie, kas skatās, vai elektrību neiet zīso. Un viss, un tu pa tukšo esi, nu, tāds. Nu, dzīties pa visiem tiem gada tirdziņu, ir kam patīk. Ir, kas braukā tikai pa to, un tad, kad uznāca tas vīrusiņš, ja, tirdziņus aizlika ciet, un tie, kas bija tikai pa tirdziņiem, tiem vispār tie dabūja aiztaisīt visu to biznesu ciet, jo viņi internetos nebija, un to lapu uzbūvēt tu nevari, caur sludinājumiem nepērk, jo visiem bija bail, kas notiks tālāk, viss tas naudas neizdošana, un tur traki bija, nu tādā ziņā man atkal labi. Es mūrēju vienu burkānciemā, atceros to akmeņu sētu mūrēju un kalu tos akmeņus plus 32 grādos un domāju, kāpēc man tā dzīva to kuvaldu mauc. Un, zin kā, nopelnīt nevar, jā, tur 2 eiro dienā. Jo man tie visas tās mājas, kas bija, tie objekti un jumti, jā, visi vienkārši ar to krīzi, bams, viss jau. Nu, un tad es domāju, jābazvana visi tie, kas man ir tie bērnīgi, jaunības draugi pārzemēm. Aizrakstīšu viņiem, nu, vai kaut kāda darbi nav. Un tad viens atsaucās, teica, nu, viņš tur mājas krāso, Zviedrijā visu laiku. Un teica, jums vienam vajag mainīt, es viņu nemāku, nu, davai brauc šurp. Un aizbrauc tur un visur sagrābu naudu no 30, 20 tā, nu, lai ir ko sievai atstāt un biļetei. Un biļetes to brīdi, jā, 5000 maksāja. Un apakaļ, tā kā jau man gāzās čutni ārā, jā, es atbraucu pa 8 eiro lidmašīnu. Nu, tas ar tās baigi interesanti. Nu jā, aizbraucu tur, un tur es vispār domāju, kur var būt tādi cilvēki, visi smaida. Naktī tev te, piemēram, ir, nu, tā bišķi bailīgi iet, nu, sevišķi tur kaut kur tā Rīgā un tā. Vai ne, nu tā, nu nav omanlīgi. Tu nezini, kas tur. Tur tev naktī hello, sveicinu. Es tam Maurim prasu, ko viņi pīpē kaut ko lietojas. Nu kā tā var būt, ne? Nu, pilnīgi krasas izmaiņas cilvēki tādi. Laimīgi, smaidīgi, viss un tādi. Šausmas. Nu jā, es nostrādāju mēnesi vai pusotru tur. Atbraucu uz māju. Un 2 dienas te pastaigāju. Viss šitais te. Es saku, nekrāmēt čemodāns, lidojam projām. Un aizbraucām visi tur. Būtu palicis, ja nebūtu, nu, ja būtu dēlam skola, būtu, bet tur bija 100 km. Tagad jau ne, tas ir 12 gadu apakaļ. Tagad jau tas, nu, tur ir vairāk, es domāju, ka tās skoliņas. Bet tad tuvākā skoliņa bija kaut 3. klase vai kura. Tas bija 100 km, es domāju, kur tas 100 no rīta apakaļ, 100 vakarā apakaļ. Meitai, jā, bendārs bija 30 km, to vēl varētu tur izbraukāt. Jo viņiem tie attālumi jau tur ir tādi, nu, tie ir tādi maziņi. Un tad atbrauc te uz jauno gadu apakaļ, un es sapratu, ka es tās klintas negribu tomēr. Un arī vēl tas, ka tur jā, tās skolas,
Ja būtu tā skola, es domāju, būtu palicis, jo man tur darba bija šitā, es tur parādītos, ko teicis iemācījis, vai ne, visus tos namdara darbus tādus. Un tad tur viens ierauga, un otrs ierauga, un tu jau tomēr, grozi kā gribi, tu viņiem esi melnais par to naudu, vai neko es tur izdaru. Šie jau tur teica, tur es tādu mācētu, tur vispār, tāda nauda būtu, bet tev nemaksās nekad, tā. Un viss, un tā arī palika šeit atplēs atpakaļ. Bet, ja būtu tā skola, es domāju, varbūt arī paliktu, bet es nezinu. Bet pārāk tāds klinšains viss piški. Forši ir aizbraukt, jā, un tā, un apskatīt dabu, un tāds pašs Norvēģijas un tā. Bet dzīvoties akmeņos, man liekas, nevarētu. Es varu akmeni ielikt kaut kur darbā vienu, ja to man liekas, vai viņš nav pa lielu jau, kur vēl tur starp klintīm tā. Tagad brauktu? Strādāt tur? Jā, kādu citu valsti. Man liekas, ka nē. Diez vai. Atpūsties, jā, aizbraukt un tā tomēr. Tur tu aizbrauc, tāpat ir būts, ne? Tu jau neesi savējais, tā. Šitien tomēr tu izkasies, pakasies un tā. Bet tu esi tādā, savā vietā. Skolas gados gribējis Rīgu, kā jau visu laikam. Un tad aizbraucu uz to Rīgu, kas tā bija pa klasi. Vai 10. vai kā. Pēc tiem virķēniem, es no sākuma uz virķēniem. Tur bija tā lauksaimniecība, meži, man tur kā negribējās, bet man tur bija jāiet. Un es to gadu nomocīju, un es domāju, ne man tie lauki interesē, ne man tā zeme, ne man tie koki, un tur, tad, ne man tie traktori, un tur viss. Es tādu arī mašīnēriju tikai var nomainīt. Man neinteresē tas, paši kā man piebāzt galvu ar to, kas man, tā, nesaista. Viss, un tad tur beidzu, un tad aizplījos to Rīgu, jo tur taču Rīgā viss ir. Gadu pamācījos, tad gadu pastrādāju, sapratu, vienā stresā, tur esi vienā stresā. Tā, šita tu esi mierā, tā, laukos. Kāda lauka, tāpat jau paliela pilsēta. Te tāds miers. Aizbraucam uz Rīgu pastaigāt, atpūsties un tā, koncerti, zoodārs, viss, kas tur ir, shopping un tā. Bet tā dzīvot, nē, paldies. Bet tādos dziļākos laukos arī nē, ja? Nē, man vajag to kaut kādu kustību, jā. Un tur otra telpa ir, jā. Un tad tur pa reizēm, tur es no sākuma slīpēju un darījos, jā, un tur nav ne logi, nekā. Un, es tādā mucā, es nevaru kaut kā, ne klaustrofobija, nekas tāds, bet man, cilvēks vajag. Es jau saku, es būšu vecumdienās tā kā tās te tantīņas pie daudzstāviniem, kas sēž uz soliņiem. Man jāredz, ko tās dara, tas kaimiņš tur, jā. Ko tas tur atvedis ir un tā. Zinkārīgs tāds. Man patīk, jā. Un te arī forši, te džeki strādā riņķī, visu kaut kāda kustība ir. Atbrauc tas, aizbrauc tas tā. Tīri tādā klusumā man nē. Es uzlieku tās austiņas, es esmu savā kosmosā, jā, savā pasaulē, tur taisu un tā. Bet man vajag redzēt, ka kaut kas pazib un tā. Bet tā dziļos laukos, nē. Tas tur arī, visu laiku es jau nodzīvoju to tev jaunību un to stīņgadu centrā. Un tas jau, tad es pārvācu uz Burkānciem, jā, un es nedēļu nevarēju pagulēt. Jo, centrā, kur ir laime, jā, aiz laimes tajā mājā. Tad tur tās lampas sīts, tad tur mašīnas, tad tur tas autobus, tā noskan svētdienās, ding, dong, baznīca zvana, viss šitās te. Tu aizbrauc uz to Burkānciem un tur klusums. Es domāju, es esmu dzīvs vispār, nevar pagulēt reāli. Bet tā, jā, man kaut kāda kustība vajag. Man vienkārši viņas patika. Tā, kas internetā redzēju, es tur pa koku meklēju visādas idejas un tādas. Un tu redzēji, un tie visi tie tādi, tur atkal ir kaut kāda neatkarība, tur šļaksti mauc ar tām krāsām, tāda brīvība. Un es atkal uzlieku tās austiņas, man 24/7 gandrīz ir to mūziku, un tik atšķēdi tajās glāzēs un bliez. Tā kā uz tādu krusta galdu uztaisīt, tur uzliek to kanvu, jā, pieskrūvē no apakšas. Tad man ir urbis, jā, un tur
Un tad viņi tā griežās, un tad tu atkal bliez tās krāsas, un tad viņas tur plūst un šķīst kopā. Un tur ir vesela epopeja. Tāda visādi dažādi veidi, un arī kaut kāds 30 jau ir izmests ārā. Nu, kad tu sākumā nesaproti, es saku, liekas, kas tur ir bliez tikai. Bet tā, lai tu paiet pa gabalu un redzētu, un kaut kas tur ir, kaut kas tev paķer, tur viss tam jāaiziet cauri. Sen jau? Šitās kaut kādi 3-4 gadu atpakaļ paķēpājos, un tad nomet mierā, un pirka man arī. Un tad bija tāds klusums, un tad atkal man pasūtīja no koka. Tad sāk taisīt, un es tās glazības noliku malā. Bet tu zināt, kad gribās tā. Baigais tāds relaks, es nezinu, vai to stresu vai ko tu izdzen ārā. Tā kā pa glaznām man daudz teikuši, tur es liku tās glaznas, un tad bija, es nezinu, cik ir jāizdzer, lai kaut ko tādu dabūtu gatavu, zin kā. Štādas te. Laikam pālī gāju, un aiz krāsspaiņa aizķēries. Un tad vislabākais bija viena sieviete, ieraudzīja tās glaznas, ja. Viņa aizgāja uz veikalu, nopirkus kanvu, nopirkus krāsu, ja, plēvi, aizgāja uz māju, izklājas uz grīdas, nolikus to kanvu un iedaus mazmeitai, un lai viņi tur mētā tur tās krāsas un darās tur. Un nofoķē un ieliek man tajā komentārā, man mazmeita arī tā māk 3-gadīgā, vai kā viņi tur rakstīja. Ārprāts, Tur jau nav tik vienkārši tur, Katra krāsa ir tur savs smagums jāstāst, tad tur ķīmijas, to krāsu ēd, to neēd, tad tur jāuzlaiž, tur ir slānis, ja tad viņam jānožūst 3 dienas, vai ne, tās ir alkīta krāsa. Tad, lai nākamo, tad viņš atkal nožūst, ja, tad vēl nākamo, ja, tad, lai viņš nesaplūst, beigās tā. Bet cilvēkiem patīk, man pat nāk uz ielas klātīm, vau, jā, jums tās glaznas baigi foršās. Es skatos ziņām, es neko tur nesaprotu, bet es kaut ko tur redzu tā. Un atkal tā sajūta tāda, tādi, ka pienāk un kaut kādi viņi tev atsit nost kaut kādas 100 tos te latviešus, kas ir tie, īstie tie, kuriem nekas nekad nav labi. Un tā, sākumā es šausmīgi pārdzīvoju, tur ārprāt dzēru nervzēles un nevarēju pa naktīm, aizmigt reāli, ka tās samazgas sāk nākt klāt, zin kā, nebija saskāries tos sociālos. Ej, tu grāvis rots un ko tu tur un šī tāda te tekstu. Šausmas, bet tagad es tikai iesmēju uztais screenshot. Kādreiz paskatos, palasu, smieklīgi, cik cilvēki tādi, zin kā. Paši jau neko nav sasnieguši, tā, pa lielam, kad tu pasties pēc tam to profilu, tur nekas nav. Oj, ārā lietus līst, ko lai dara? Es staigā pa peļķiem. Neatlaidība, Tas ir, kā man nesanāks, kā tā var būt? Zin kā tur. Es arī tur, piemēram, arī celtniecībā, ka bija, es situ to naglu, ja, viņu novocās, es viņu atloku un es tev dabūšu iekšā. Tāds man ir tāds, kaut kāds sev pierādīt, es nezinu, tāds beigā neatlaidība. Bija vērts nepadoties? Jā, tagad ir pilnīgs kaifs un tā. To, ko es domāju, ka es nekad neiemācīšos, tām pašām kastēm, tos savienojums un tā. Tas viss ir atnācis un pienācis, un tas beigas gandarījums. Tie, kas grib uzsākt, jā, lai tik nepadodās. Pirmās 30 lietas nesanāks, pēc tam viss sanāks. Tikai nevajag palaisties. Jā, nesanāk tas, mēģina to, un kamēr aizies, atradīs savu īsto. Tā ir.